godātais prezidija, atnākušie Saeimas deputāti, ārvalstu diplomāti, viesi. Latvijas ārpolitikas galvenais mērķis ir radīt labvēlīgus apstākļus nacionāls, demokrātisks un eiropeisks valsts pastāvēšanai. Latvijas interesi Nacionāla apvienība skata plašā griezumā. Priekšplānā ir jautājumi, kas izriet no Latvijas tautas kopīgajām interesēm dzīvot drošībā, brīvībā un labklājībā. Šo mērķu sasniegšanai ir svarīgi ierobežot ārēju spēku ietekmi un iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā. Ārpolitika ir jābalsta uz satversmi, Latvijas likumiem un tautas gribu. Mūsu un tuvāko sadarbības partneru nacionālo interešu aizstāvībai ir jābūt prioritāram uzdevumam Latvijas ārpolitikā. Nacionāla apvienība uzskata, ka vienīgā cerīgā stratēģija mūsdienu apstākļos ir Latvijas valsts nostiprināšana, radot spējas patstāvīgi risināt eksistenciāli svarīgus jautājumus. Šāda pieeja nenozīmē izolāciju vai nereiķināšanos ar starptautisko organizāciju un partneru valstu sniegtajām iespējām. Tā tikai norāda uz nepieciešamību skaidri identificēt valsts ilgtermiņa intereses, konsekventi un neatlaidīgi īstenojot tās starptautiskā arēnā. Galvenokārt sadarbībā ar mums radniecīgām Ziemeļu un Centrāla Eiropas valstīm. Diemžēl ārlietu ministrijas ziņojumā neparāda Latvijas ārpolitikas mērķis un ziņojuma saturs kopumā ir saraustīts un atrauts no realitātes. Kā neloģisks ir minēms jautājums attiecībā uz latviešu emigrāciju. Vienā ziņojuma daļā tiek izteikta vēlme cieši integrēties Eiropas Savienībā ar vienotu ceļošanas telpu, citā vietā tiek pausts bažas par nekontrolētu migrāciju. Tāpēc tuvākā laikā būtu nepieciešams radīt jaunu ilgtermiņu Latvijas ārpolitikas koncepciju, kur izstrādāt un apstiprinātu valdības un Saeimas līmenī, kur tiktu arī iezīmēta Latvijas rīcība reemigrācijas jautājumā Latvijas pozīcija, ja Eiropas Savienība arī turpmāk ignorēs Latvijas un Baltijas valstu intereses. Ir jāapzinās, ka šobrīd starptautiskā sistēma pārdzīvo dziļu strukturālo krīzi. Eiropa ir iestigusi centienos rast politisku risinājumu ekonomiskām problēmām, NATO ar vien vairāk distancējas no uzdevuma aizsargāt Eiropu un pievērš operācijām citos reģionos. ANO nespēja rast kopsaucēju pasaules mēroga ekonomikas un drošības izaicinājumiem. Rietumu valstu radītās starptautiskās organizācijas nespēja pildīt savu uzdevumu pilnā apmērā. Radušos tukšumu aizpilda austrumu valsts, kas mobilizē iekšējos resursus mērķtiecīgai rīcībai starptautiskā arēnā. Bieži tas notiek uz demokrātijas un cilvēktiesību rēķina, taču tas nemazina šo valstu ietekmi pasaules ekonomikā un politikā. Mazinās transatlantiskās saiknes nozīme, ASV attālinās no Eiropas, meklējot Krievijas atbalstu savai politikai citās pasaules daļās. Diemžēl šādos Latvijai nelabvēlīgos starptautiskos apstākļos Latvija jau ilgāku laiku cenšas īstenot grūtu savienojumu ārpolitiku. No vienas puses iekļaušanos Eiropas Savienībā un NATO, no otras puses tuvināšanos Krievijai, pakārtojot valsts tiesiskās pēctecības doktrīnu īstermiņa ekonomiskajām interesēm un atsevišķu politisko grupu mērķiem. Šāda pieeja nav ilgtspējīga, un šādos starptautiskos apstākļos Latvija nevar būt par tiltu starp austrumiem un rietumiem. Latvija ir robežu valsts. Mūsu ārpolitikas efektivitāti jūtam ierobežo vairāk apstākļi. Galvenie izaicinājumi ir milzīgā Krievijas ietekme Latvijas politikā un ekonomikā. Šīs problemātiskās situācijas dziļākais cēlonis ir PSRS koloniālais mantojums, kur pārvarēšana ir viens no galvenajiem valsts uzdevumiem kā iekšpolitikā, tā ārpolitikā. Nacionāla apvienība uzskata, ka mērķtiecīgas ārpolitikas pamatā jāliek divi fundamentāli principi, kas ir svarīgāki par īstermiņa ekonomiskajām interesēm. Pirmkārt, neatlaidīga valsts tiesiskās pēctecības doktrīnas apliecināšana, un otrkārt, aktīva Latvijas valsts politikas aizsardzība pilsonības un valodas jautājumos. Diemžēl ārlietu ministrijas ziņojuma daļas, kur tiek minēts attiecības ar Krieviju, man ir grūti nosaukt citā vārdā kā rusofils. Vai tas ir cienīgi no Latvijas puses vairāk kārt uzsvērt vēlmi veidot labas kaimiņu attiecības ar Krieviju, ja iepriekšējos gados mēs redzam kritiku no Krievijas puses pret Latviju, spēcīgi maigās varas ietekmi un regulārs gaisa telpas pārkāpums, kad Krievijas bumbvedēji ielido Latvijas gaisa telpā? Vai Krievijas pastarpināt finansētais un atbalstītais valodas referendums, pozicionēšanās pilsonības jautājumā
un kritika par Latvijā uzstādītiem pieminekļiem nav uzskatām par tieši iejaukšanos Latvijas iekšpolitikā? Vai tas ir draudzīgs signāls atteikt vīzas piešķiršanu Latvijas ārpolitikas institūta vadītājiem? Vai Krievijas nespēja atzīt ne tikai Baltijas valstu, bet arī Gruzijas reģiona okupācijas faktu stiprina draudzīgas saites? Tā vietā, lai ārlietu ministrija parādītu mugurkaulu, tiek runāts par neesošām draudzīgām attiecībām ar Krieviju, kuras būtu jānostiprina. Diemžēl ārlietu ministrs publiski ir ignorējis gan 1996. gada Saeimas deklarāciju par Latvijas okupāciju, gan 2005. gada Saeimas deklarāciju par Latvijā īstenotā Padomu Socialistiskā Republikas Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu. Paziņojot, ka viņš neredz iespēju pašlaik runāt par padomju okupācijas radīto zaudējumu kompensēšanu. Nacionāla apvienība uzskata par nepieciešamu izpildvaras līmenī īstenot iepriekš minētās Saeimas deklarācijas, kuras nosaka konkrēts pienākums ministru kabinetam. Izveidot speciālistu komisiju, kas noteikti PSRS totalitārā komunistiskā režīma radīto zaudējumus Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem, noslēgt starp Latvijas Republiku un Krievijas Federācijas speciālu nolīgumu, kas noteikts savstarpējās saistības materiālu izdevumu sekšanā, kā arī palīdzības sniegšanu pārceļotājiem, tāpat arī viņu ģimenēm, kas pārceļas uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni. Uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par okupācijas rezultātā Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu un visu no Latvijas izvestu arhīvu materiālu atdošanu atpakaļ Latvijas Republikai. Deklarācijās ir ietverta uzdevuma ārlietu ministrijai strādāt, lai Krievija demokrātiskā veidā izvērtētu notikušo un atzītu visai pasaulē labi zināmos vēsturiskos faktus attiecībā uz Latvijas okupāciju, Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarītajiem zaudējumiem. Turpināt Krievijas Federācijas bruņoto spēku militāru personu un to ģimenes locekļu repatriāciju atbilstoši Latvijas un Krievijas noslēgtajiem starptautiskiem līgumiem. Atzīt, ka Krievijas Federācija kā PSRS tiesiskā un politiskā mantiniece ir morāli, tiesiski un finansiāli atbildīga par Latvijā izdarītiem noziegumiem pret cilvēci un zaudējumiem, kas Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem nodarīta okupācijas laikā un pildīt savus pienākumus saskaņā ar starptautisko tiesību pamatprincipiem atlīdzināt Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem pretiesiskās darbības rezultātā radītos zaudējumus. Pildīt solījumus, ko Krievijas Federācija devusi Eiropas padomei, it sevišķi solījumu par izvestu arhīvu un citu Latvijas Republikas īpašumu atdošanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ārlietu ministram vajadzētu mazāku laiku veltīt, piedaloties Praidā un atbalstot apšaubāmas konvencijas, kur ir ietverta greiza dzimuma izpratne, bet strādāt, lai panāktu PSRS okupācijas rezultātā radīto zaudējumu kompensēšanu un strādāt pie nolīguma ar Krievijas Federāciju, kas palīdzētu PSRS laika imigrantiem brīvprātīgi pārcelties uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni. Paldies!